Čau, puiši! Tieši tajā ūdenskrātuvē īstā zirnekļa cilvēka mašīna ir avarējusi, tāpēc es atvedu savu milzīgo magnētu, lai tur makšķerētu ar magnētu. Es nejokoju, vienkārši paskatieties uz tiem video. Jā, tā ir īsta zirnekļa cilvēka mašīna, kas dzenas pakaļ policijai. Un paskatīsimies, jā, tas ir zirnekļa cilvēks, vai viņš ir īsts vai viltots. Izskatās dīvaini un savādi, puiši, bet šķiet, ka šobrīd es kaut ko esmu noķēris. Mana virve kļūst saspringta. Ko jūs domājat? Vai tā ir īsta zirnekļa cilvēka mašīna? Jo paskatieties uz to video, puiši. Šī ir zirnekļa cilvēka mašīna, kas sacenšās pa laukumu, un tad tā vienkārši iekrita ūdenī, puiši. Īstā zirnekļa cilvēka mašīna kaut kur tur zem ūdens. Un tagad, kad jūtu, ka mana virve kļūst ļoti saspringta, paskatieties, kaut kas sarkans iznāk ārā. Ak, mans Dievs, puiši! Vai tā ir īstā zirnekļa cilvēka mašīna? Jā, tā iznāk no ūdens! Ak, mans Dievs, tā ir sarkana un es redzu zirnekli! Puiši, tā nav visa mašīna, bet tas ir mašīnas pārsegs ar zirnekli. Tas ir sarkans pārsegs un melnais zirnekļa tīkls. Un šeit mēs varam redzēt ļoti bīstamu zirnekli. Šis mašīnas pārsegs tiešām izskatās līdzīgs tam zirnekļa cilvēka auto. Tas ir neticami, puiši! Tātad šis zirnekļa cilvēks nav viltots. Paskatieties uz tiem video, tie ir īsti. Un tas, kur mašīna nokrīt, ir īstais. Tātad tas varēja nokrist kaut kur tur. Tātad turpināsim mest magnētu, lai atrastu vēl ko interesantu. Es nebiju pārliecināts, vai tas ir patiesība vai meli, bet tagad tas varētu būt patiesi. Tas nozīmē, ka zirnekļa cilvēks ir zem ūdens. Tātad mums jāturpina mašķerēt ar magnētu, lai viņu izglābtu. Mēs varam atrast pašu zirnekļa cilvēku. Un patiesībā es kaut ko jūtu. Nu, ejam! Skaties, tur ir! Ak, mans Dievs! Tas ir zirnekļa cilvēks! Tas ir zirnekļa cilvēks! Jā, mēs viņu izglābām, draugi! Mēs izglābām šo zirnekļa cilvēku! Neticami, tā ir viņa galva. Ak, nē! Kā tas ir iespējams? Viņš brauc ar savu mašīnu, un tad galva tika nocelta. Tātad paskatīsimies, kas slēpjas aiz zirnekļa cilvēka. Kas pie velna tas ir? Tas nav Pīters Pārkers, tas ir kaut kāds stulbs manekens. Kur ir zirnekļa cilvēks? Ak, Dievs, mums jāizglāb galvenais varonis. Zirnekļa cilvēks patiesībā ir mans mīļākais supervaronis. Tātad uzliksim masku šādi. Un turpināsim ceļu uz magnētu makšķerēšanu. Aiziet! Mums vēl joprojām jāizglāb zirnekļa cilvēks. Mums vēl jāsaprot, kā viss ir saistīts. Mums jāatrod zirnekļa cilvēka mašīna. Mēs atradām kaut ko labu. Tātad varbūt mēs izvilksim visu mašīnu no ūdens. Tā nāk ārā no ūdens. Un tā ir arī sarkana, puiši. Tā ir arī sarkana. Ak, mans Dievs, tas ir neticami. Tā ir vēl viena daļa no zirnekļa cilvēka mašīnas. Tā ir mašīnas durvis. Un tur rakstīts zirnekļa cilvēks. Tātad mums ir vairākas zirnekļa cilvēka mašīnas detaļas un ir ļoti grūti elpot. Šis nav īsts Pīters Pārkers. Tas ir kaut kāds viltots manekens. Un šī maska, es nezinu, vai tā ir īsta vai nav. Bet šis automašīnas pārsegs un tās skaistās un neparastās durvis ar melno tīklu šeit, tās patiešām pieder zirnekļa cilvēka automašīnai. Tātad mēs varam pieņemt, ka tas video, ko mēs redzējām, kad automašīna krīt ūdenī, ir īsts. Bet vai tas bija īsts zirnekļa cilvēks vai viltots? Bet tomēr, ja tas viss ir patiesība, zem ūdens ir zirnekļa cilvēks un mums nav laika, viņš varētu jau būt miris, tāpēc mums jāsteidzās. Bet, puiši, es kaut ko pieķēru ar savu magnētu. Tas nav ļoti smags, bet tas noteikti ir tur pie mana magnēta gala. Skatieties, jā, kaut kas sarkans nāk ārā. Paga, tas ir zirnekļa cilvēks. Tas ir zirnekļa cilvēks. Zirnekļa cilvēks, vai ne? Nē, tas nav. Paga, tas ir automašīnas stūre. Un zirnekļa cilvēka kostīms ir pielīmēts pie zirnekļa tīkla. Tātad viņš brauc ar to superātro mašīnu. Un nejauši viņš ar zirnekļa tīklu pielīmēja sevi pie stūres. Izlīdīsim ārā no tā zirnekļa tīkla. Ak, mans Dievs! Tā ir stūre no zirnekļa cilvēka sporta mašīnas, un tas ir īstais zirnekļa cilvēka kostīms. Tas ir traki!
Bet kāpēc zirnekļa cilvēks bija atstājis savu kostīmu mašīnā? Varbūt tas kaut kā ir saistīts ar negadījumu. Tātad uzvelkam to un izņemam ārā. Es vienmēr esmu sapņojis izmēģināt sevi kā zirnekļa cilvēku. Tagad mans sapnis piepildās. Jā, lūdzu. Tas ir nedaudz slapjš un augsts. Tātad jā, tagad es esmu kā zirnekļa cilvēks. Mēģināsim rekonstruēt visu situāciju. Zirnekļa cilvēks sēdēja savā sporta mašīnā šādi. Un nejauši viņš brauca pārāk ātri un iekrita tieši ūdenī. Es šeit kaut ko atradu. Ak, mans Dievs! Tas ir riteņa disks no zirnekļa cilvēka mašīnas. Tas ir vēl viens pierādījums tam, ka visu šī stāsta ir patiesa. Es to atradu nejauši, uzkrītot tam diemžēl ūdenī, bet mēs to atradām zem ūdens. Tātad visa mašīna, visa zirnekļa cilvēka mašīna ietriecās zemē. Šādi. Mašīna bija zem ūdens, un tur bija zirnekļa cilvēks, tāds kā es, bet viņš joprojām ir tur. Turpināsim mest magnētu, lai viņu atrastu. Jo mēs neatradām nevienu viņa daļu, kostīmu, masku, bet pašu zirnekļa cilvēku neatradām. Bet tagad es jūtu, ka uz mana magnēta ir kaut kas. Tas nav ļoti smags, bet noteikti ir kaut kas. Skatieties, vēl viena sarkana lieta iznāk no ūdens, un tieši šeit ir zirnekļa zīme. Puiši, es zinu, kas tas ir. Šis ir tīkla šāvējs. Tātad mēs varam šo lietu uzlikt šādi, un tagad es esmu kā īsts zirnekļa cilvēks. Es varu šaut tīklu. Ak, mans Dievs, tas ir traki. Šis ir strādājošs tīkla šāvējs. Pamēģināsim to. Aiziet, uzliksim tīklu uz koka. Tas darbojas. Zirnekļa cilvēks! Zirnekļa cilvēks! Pamēģināsim vēlreiz. Zirnekļa cilvēks! Zirnekļa cilvēks! Tas darbojas. Tas darbojas. Tā ir laba zirnekļa pistole, bet turpināsim makšķerēt ar magnētu. Bet puiši, mēs joprojām izklaidējamies. Bet zem ūdens varētu būt īstais zirnekļa cilvēks. Visa viņa mašīna. Tātad mēs joprojām nezinām, kāpēc viņš bija iekritis zem ūdens, kāpēc viņš izskatījās tik smieklīgi. Tas taču ir zirnekļa cilvēks, vai ne? Jā. Puiši, es jūtu, ka tur ir vēl viens atradums. Noteikti. Tas šķiet dīvaini un savādi, un šķiet kā milzīga metāla lieta. Un te tā ir. No ūdens iznāk kaut kā dīvaina metāla lieta. Ak, mans Dievs! Puiši, kas tas ir? Tas izskatās pēc daktera astoņkāja ķetnes. Tas ir ļoti bīstams tēls. Tas ir zirnekļa cilvēka lielākais ienaidnieks. Varbūt dakteris Otto Oktāvijs ir iemesls, kurš iznīcināja zirnekļa cilvēka mašīnu? Varbūt viņi mēģināja cīnīties viens pret otru, bet nejauši Otto Oktāvijs paņēma stūri. Un tas bija iemesls avārijai un iekrišanai ūdenī. Tātad, puiši, zem ūdens joprojām ir zirnekļa cilvēks. Bet vai tas ir īsts vai viltots? Vai viņam vēl vajag mūsu palīdzību? Vai viņš ir dzīvs vai jau miris, puiši? Šoreiz es jūtu kaut ko smagu. Skatieties, kā mana virve pievelkas. Tas varētu nozīmēt, ka mums ir visa zirnekļa cilvēka mašīna, un mēs varam izvilkt visu mašīnu no ūdens, jo tā ir ļoti smaga. Tāpēc man jābūt ļoti stipram un ļoti spēcīgam, kā īstam zirnekļa cilvēkam. Tieši tā, tā lieta iznāk ārā. Sarkanā un zilā mašīnas daļa. Tāda, puiši, tā ir vēl viena automašīnas detaļa no zirnekļa cilvēka automašīnas. Ak, mans Dievs, paskatieties, cik stilīgi tas izskatās. Šeit mēs varam redzēt zirnekli, tas ir ierocis, un tas kaut kā bija savienots ar visu automašīnu, vai ne? Tas ir traki. Tas noteikti ir daļa no zirnekļa cilvēka sporta automašīnas. Bet ko dara šī lielā sarkanā poga? Tātad nospiedīsim to.
Ak, mans Dievs, tā ir īsta pātaga! Zirneklis, ko? Ak, Dievs, lūdzu! Ak, Dievs! Tātad šī īstā zirnekļa cilvēka mašīna bija aprīkota ar tīmekļu šāvēju. Tā šāva uz ienaidniekiem. Tātad tas viss ir īsts vai nav? Es joprojām nesaprotu. Mēs atradām daudz detaļu, kas saistītas ar zirnekļa cilvēka mašīnu un Otto Oktāviju, bet nevienu detaļu, kas būtu saistīta ar īsto zirnekļa cilvēku. Tātad zirnekļa cilvēks varētu joprojām būt zem ūdens. Turpināsim makšķerēt ar magnētu. Nu aiziet, puiši, turpinām! Mums jāatrod zirnekļa cilvēks. Mums jāatrod kādas viņa daļas, vai Pītera Pārkera, vai Mailsa Moralesa, vai varbūt Grīna. Hei, puiši, ja jūs vēl skatāties, kāpēc gan neabonēt? Man ir sapnis sasniegt pēc iespējas vairāk abonentu. 5 miljoni ir mans sapnis. Tāpēc lūdzu, ja jūs vēl skatāties, abonējiet tūlīt un nospiediet patīk pogu, ja jums patīk zirnekļa cilvēks. Un puiši, es kaut ko redzu. Tas parādās. Vēl viens sarkans atradums. Tātad tā ir kurpe. Tas ir zābaks. Tātad tā ir daļa no zirnekļa cilvēka. Jā, tā ir sarkanā krāsa, un tas ir zirnekļa cilvēka stils. Bet īstais zirnekļa cilvēks nenēsā kurpes. Kāpēc šeit ir tik liela atsperīte? Īstais zirnekļa cilvēks pats nevar lēkt. Ļoti augstu. Tātad tas varētu piederēt tikai viltotam zirnekļa cilvēkam, jo īstajam nevajag neko no tā. Paga. Wait. The Spider-Man! Zirnekļa cilvēka mašīna bija īsta, bet tas, kurš to vadīja, bija viltots. Tas mums ir devis pavadienu, lai to noskaidrotu. Tātad, ja viltotais zirnekļa cilvēks brauca ar īstu zirnekļa cilvēka mašīnu, tas daudz ko izskaidro, puiši. Jā, tas varētu nozīmēt, ka viltotais zirnekļa cilvēks bija nozadzis zirnekļa cilvēka superauto no īstā zirnekļa cilvēka. Un es jūtu, ka mums būs vēl viens atklājums, puiši. No ūdens iznāk kaut kas liels un melns. Un, puiši, šī lieta izskatās pēc somas, te ir zirneklis un visur ir tīkli. Bet tas varētu piederēt īstajam zirnekļa cilvēkam, un varbūt tur ir atbildes, vai arī mēs uzzināsim kaut ko vēl interesantāku. Tātad atvērsim to un paskatīsimies, kas ir iekšā. Hulk Roller Glue Extreme Hold for Vertical Surfaces. Ak, mans Dievs, tā ir līmes pudele. Tātad tā ir līme iekšā. Es tā varu spriest, jo tas ir uzrakstīts šeit. Ak, mans Dievs. Jā, tas tiešām izskatās pēc līmes. Ak, mans Dievs. Tā, puiši, vai jūs saprotat, kā tas tika izmantots? Viltus zirnekļa cilvēks lika līmi uz savām rokām un mēģināja rāpot pa vertikālo virsmu. Virsmām. Ak, Dievs, līme tagad ir ļoti stipra. Tagad es varu saprast visu ainu. Šīs lietas nevarētu piederēt īstajam zirnekļa cilvēkam. Tās varētu būt tikai viltotajam zirnekļa cilvēkam. Bet visa mašīna, viss superauto piederētu īstajam zirnekļa cilvēkam. Un video sākumā mēs redzējām daudz video, kur zirnekļa cilvēka mašīna tika nozagta. Un tas zirnekļa cilvēks, kuru mēs redzējām video sākumā, nav īstais zirnekļa cilvēks. Tas ir viltots. Tātad šis puisis bija nozadzis zirnekļa cilvēka mašīnu, tāpēc man viņš vairs nerūp. Tas nozīmē, es varu būt jaunais zirnekļa cilvēks, puiši! Es varu darīt labākas lietas, un es varu vairāk zvejot ar magnētu jums. Ja jums patika šis video, un ja jums patīk zirnekļa cilvēks, lūdzu neaizmirstiet abonēt, lai iegūtu vēl vairāk piedzīvojumu ar magnētzveju kopā ar mani. Mans vārds ir Slavs, un paldies, ka skatījāties. Tagad šis noslēpums par zirnekļa cilvēku ir atklāts.